Labdien visiem, un šitais video būs iespējams vairākos formātos. Es vienkārši nezinu, nesaprotu, kā manu vēstījumu aizvest līdz tautai. Vai kāds sāk arī beidzot ieklausīties sevī, ieklausīties tamī, kas notiek viņiem un mums visapkārt. Un varbūt tas notiek brīnums, un tas aiziet arī līdz politiķu kurlajām ausīm, kuras negrib un nedzird to, ko saka tauta. Un viņiem nospļaut uz tautas noskaņojumu, nospļaut uz tautas pirktspēju, nospļauties uz to, ka Latvija ir galīgā dirsā, nospļauties uz visu, izņemot viņu pašu kabatas. To, ka tiek tautai atklāti melots, ciniski melots, un tauta vienkārši tiek ignorēta. Es jau runāju par šo vairāk kārtīgi, bet es nezinu, šķiet, ka neviens nedzird, jo interneta vide ir ļoti, kā lai pasaka, viņa var būt gan neatsaucīga, gan kurla un akla. Tātad, vēlreiz un vēlreiz visus jūs balstiesīgos aicināšu balsot tikai par to politisku spēku, kurš sauks pie atbildības tos. Un bars ir ļoti liels. Tos esošos un bijušos politiķus, kuri bijuši pie varas un ir pieņēmuši mums, mūsu valstī un tautai, tautsaimniecībai, lauksaimniecībai, ekonomikai graujošus un postošus lēmumus. Aicināšu balsot tikai par to partiju, kuri Saeimā iekļūšanas gadījumā, nevis vairākumā, bet vispār Saeimā iekļūšanas gadījumā sauks visus šos mērgļus un kuces pie atbildības, un šie politiķi reāli sēdēs. Ne tikai politiķi, ieskaitot ierēģi. Tātad vēlreiz aicināšu balsot tikai par to politisko spēku, ja kādam no viņiem, jebkuram, būs priekšvēlēšanu programmā ierakstīts, ka tiks saukti pie krimināla atbildības ar mantas konfiskāciju visi politiķi un visi ierēģi par to, ka viņi ir pieņēmuši latviešu tautai, latviešu nācijai un Latvijas valstī un tās tautsaimniecībai, ekonomikai graujošus un iznīdējošus lēmumus. Jā, paldies par uzmanību. Un lūdzu maksimāli dalāmies ar šo video. Paldies!